Zižļu trīnieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu trīnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sulās būt par izaugsmi, paplašināšanos un savu redzesloka paplašināšanu. Šī kārts norāda, ka tavs darbs un pūles beidzot sāks nest augļus, un tu varēsi saskatīt plašākas iespējas savai nākotnei. Attiecībās šī kārts norāda uz kopīgu attīstību un jauniem sākumiem. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad jūs varat piedzīvot kopīgu izaugsmi, vai nu emocionāli vai praktiski, piemēram, plānojot ceļojumus vai uzsākot kopīgus projektus. Tas ir laiks, kad jūs abi skatāties vienā virzienā un veidojat savus nākotnes mērķus. Ja esi viena, zižļu trīnieks norāda, ka tev priekšā ir iespējas satikt kādu, kurš ienesīs tavā dzīvē jaunu enerģiju. Šis cilvēks būs ambiciozs un motivēts, un kopā jūs varētu izveidot īpašu saikni. Darba un finanšu jomā zižļu trīnieks sola izaugsmi un panākumus. Tas ir gads, kad tava iepriekš ieguldītā enerģija sāks atmaksāties. Tev būs iespējas attīstīt savas prasmes vai paplašināt savu darbības lauku, iespējams pat starptautiskā līmenī. Finansiāli šī kārts norāda uz stabilitāti un iespējām nopelnīt vairāk, ja vien būsi gatava paplašināt savas darbības robežas. Un zini, zižļu trīnieks tev atgādina, ka dzīve ir kā horizonts, jo tālāk tu skaties, jo plašākas iespējas var ieraudzīt. Šogad skatieties tālāk un nebaidies izkāpt ārpus ierastā. Zižļu trīnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu trīnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz aizkavējumiem vai sajūtu, ka tavs darbs nedod gaidītos rezultātus. Tas var būt laiks, kad jūties iestrēgusi, bet šī kārts aicina tevi pārskatīt savu pieeju un saprast, kāpēc lietas nevirzās uz priekšu. Attiecībās šī kārts var liecināt par grūtībām saskaņot kopīgus mērķus vai virzienus. Ja esi attiecībās, iespējams jums būs jārisina jautājumi par to, kā redzat savu nākotni. Varbūt sajūta, ka partneris ir pārāk pasīvs, vai tieši otrādi steidzina lietas. Šis ir laiks, kad nepieciešamas godīgas sarunas un kopīga plānošana. Ja esi viena, apgrieztais zižļu trīnieks aicina būt pacietīgai. Tava iespēja nāks, bet tā var kavēties, ja tu joprojām esi pieķērusies pagātnes situācijām vai ilūzijām. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz iespējamu stagnāciju vai šķēršļiem. Iespējams, tu gaidi lielākus panākumus, bet tad tie vēl nenāk tik ātri, kā cerēts. Tas ir laiks, kad jābūt pacietīgai un jāskatās, vai vari mainīt savu pieeju. Finansiāli apgrieztais zižļu trīnieks aicina uzmanīties no pārsteidzīgiem ieguldījumiem vai pārmērīgiem tēriņiem, kas var radīt spriedzi. Un atceries, apgrieztais zižļu trīnieks tev saka, ka ceļš uz panākumiem nevienmēr ir taisns un bez šķēršļiem. Kā saka reizēm, lai ieraudzītu vislabāko skatu, ir jāuzkāpj augstākā kalnā. Šogad neapstājies un turpini kāpt.